Ja. Nu ko, visiem sveiciens jaunajā gadā, laimīgi jauno gadu, foršas piedzīvojums pie ūdens un trofejas, protams. Beidzot ir atnākusi ziema. No vakardienas ir atvērta vaļā Pierīgas ūdeņi. Kaut kāda daļa. Kaut kāda daļa, jā, un ir norādīts kartē, kur drīkst makšķerēt. Mēs esam slavenajā Juglas apendicītā, tā nosauksim viņu. Nu. Slavena šī vieta ir ne tikai ar to, ka te raujās simtiem cilvēku, bet ar to, ka ir ļoti daudz dažādas tehnikas, kā te var noķert zīves. Cilvēki ķer ar mormiškām, cilvēki ķer ar blitkām, balansierēm, spārēm arī, ja. Dažādās tehnikās un visu veidu sugas. Te ir dzirdēts par līņiem, monstrālām līdekām, asariem. Sākumā es izvaru pāris caurumiņus, es izskriešu ātri, teiksim, ar mazo balansierīti. Pastīšos, vai kaut kāda zivju kustība viņi ir, jo skatos vienkārši tagad vēroju, kaut kur vīri ar mormiškām, tie tur ķer diezgan tekoši, bet diezgan maz asarīts. Tie, kas tā kā rausta, švakāk, bet te viens kolēģis, viņš arī kaut kāds pāris asars dabūjis arī. Bet, es jau pagaidām nekādu tehniku neslēgšu iekšā, nekādu dīpers, vienkārši ātri izskriešu, pastīšos, vai ir vispār kaut kāda kustība. Un man šitā vieta ir diezgan nepazīstama, es arī tad līdz ar to papētīšu, kādi dziļumi, kaut kādas starpības vai kaut kur uz sāniņu paies. Ātri izskries ar balansierīti vai vertikālo, un tad skatīsies, kur kaut kāda atsaucība būs. Tāds maziņš saucamais lifehacks. Ja jūs esat tādā aktīvā copē, teiksim, es parasti nesēžu uz vietas, uz kastes vai uz somas, tad es, teiksim, aptuveni novērtējot vietu, uz ko es šeit varētu ķert, tie maziņi vertikālai vai balansierīši, es no savām kastēm tādā mazā somiņā atlasu savus top māneklīšus, tos šī kabatā, un var izskraidīt pāliņģiem. Vienkārši nav jāstiep viss inventārs katru reizi sev līdzi. Mormiška. Arī ļoti iedarbīgs veids. Gan uz asaru, gan uz raudiņu. Raudiņas, ja jūs gribat ķert, braukt šeit uz Juglu, tad strādājiet gar niedru maliņām. Tur cilvēki iebaro, kaut ko ieber, un viņi tur ļoti labi atsaucās. Bet asarīts tāpat. Mormiškiņa mazā disko bumba iespējami maza. Es uzskatu tā, ka noķert vairāk var tieši ar maza izmēra bumbiņiem. Disko bumba vai banāniņš, bet viegli. Ja, jo šeit nav tā kā vasarā lielāks māneklis, ja, tad lielākas zīves ķerās. Ziemā tā nav. Ziemā, lai vispār kaut ko noķert, jāpieiet tai lietai ir filigrāni. Tāpēc tur ir, šobrīd man ir 0,10 aukliņi. Te nav straumes, tādā ziņā pateicīgi var strādāt ar foršiem viegliem svariem. Tāda asarītim agresīvu spēlīt, provocējoši. Un, patīk vai nepatīk kā lieta ar un ap tām eholotēm vai kaut kādām ierīcēm. Tas tomēr ļauj novarientēties ūdenī, saprast kaut kādus dziļumus, arī patiesībā ļoti labi parāda zivi, ko viņi dara vai nedara. Pēc tam jau, ka jūs esat sapratuši, ka viņi tur apakšā ir, jūs esat trāpījuši kaut kādā zivīgā perēklī, ja, tad viņi var arī slēgt ārā un neskatīties. Bet tieši atrast, novarientēties, saprast, tas ir ok. Vai arī izmantot tādu tehniku, taktiku, kā pieko burgers. Urbjam, skrienam, dažas reizes uzraustam, meklējam nākamo. Respektīvi ķert aktīvu asaru. Pirmais asarīts rokā. Pirmais asarīts ir smuki paņēma tā, ar šo disko bumbiņu. Nav liels, bet pirmais. Urnieciņš laižam vajā. Ko es vēl gribēju pateikt interesanti, ka tāpat eholota patiesībā reizēm arī traucē. Es aizgāju tur, kur man kaski uz to caurumu pastrādāja. Un skatos, ka tās zivs tā kā nāk, ceļās, viņām ir kā gribēšana, bet nav varēšana vai kaut kas nav.
Atnāc uz jaunu caurumu, 1-2 laidienu, asars ir apakšā, viņš ir aktīvs un darbojās. Tas bara asars, viņš pašķīst un barā vienmēr ir kaut kāds tādi čupiņi, kas ņems, un ir tādi, kas izrādīs vēlmi, bet neēdīs. Tā kā pastaigājiet, pameklējiet, tad, ja eholotā rāda, ka kaut kas tur notiek, viņi nevienmēr grābs. Asars ir apakšā. Pašļūts garām. Redz, viņš vienkārši tranzītā. Viņš aizgāja tranzītā garām, jā. Pilnīgi, jā. Nestāv uz vietas. Varētu, protams, mēģināt viņu pierunāt ar kaut kādu motiļu daudzumu. To mēs šajā reizē nedarīsim. Pierunāt viņu palikt. Tā, ka tā koncentrācija būtu zem māliņa, īsti nevar. Un viņi nav tik liela tās ar koncentrāciju. Tie bari vēl nav tādi ienākuši kaut kādi. Viņi tie pa ļoti maziem bariņiem tādiem ir. Apstākļi piespieda mums pamainīt vietu, jo pārbaudījām, sapratām, ka tanī apendiksā vēl zivs pienācīgos daudzumos nav ienākusi. Vēl arī bišķiņ sārma un tas augstums viņa galīgi neaktīvi, bet cik izgājām ar tehniku, pastījāmies ļoti maz. Atbraucām te tālāk uz vienu ezeru. Tagad pie viena vēl uztaisīšu uz līdekām makšķerīt uztaisīšu, jo te ir tāda smuka zāļu malas. Te var arī līdeciņas pamedīt. Mēģināsim šeit. Te arī vīri kaut kādi sabraukuši. Kā vienmēr saku, mainat vietas, tehnikas, taktikas, ja kaut kas nav. Un cerams, ka rezultāti būs. Izdarīt. Maģija. Kā mēs bērnībā darījām ar cimdiņiem. Es biju viens no tiem, kurš katru otro dienu dabūja jaunu cimdu pāri. Tad man mamma izdarīja tā. Piesēja striķīti, piedīja tur klāt cimdiņu un lai viņš mūs tur netraucē ar striķīšiem vai vēl kaut ko, paņemam, izvadam cauri rekur piedurknēm šo te aparātu. Zināji, Edgar, ka tā var? Man bija tāda cimdiņa, man visu laiku līdz kādai droši vien 8. klasē. Un rekur ir tieši tur, kur jums viņi ir vajadzīgi. Tajā brīdī, kur nevienam nenovēlu sagaidīt, tāpēc domājam par drošību arī. Rekur smuki dzelkšņi un viss par rokai. Jā, un makšķerēt arī netraucē. Viņus var ielikt te kaut kur pat iekšā. Ielocīt, aiztaisīt ciet, ja jūs esat droši par ledus kvalitāti. Viss. Par ledu šogad. Ledus ir. Vietām viņš ir ļoti labs, biezs, bet pateicoties tādiem laikapstākļiem, bija kaut kur sagāzes sniegu. Viņš ir uzsals diezgan nevienmērīgi. Kaut kur tā sniega putra ir sasalus, kaut kur sniegs nav ļāvis tam ledum sasalt labam, tādam monolītam. Tāpēc, gadās, lai ir par rokai. Redz, nomainījām ūdens tilpi. Es teicu, tā kā nākšu uz līdaku, bet cita suga trāpījās. Bet nav tas sliktākais. Uz 7 stāvība. Smuks 100 gramu asarīts. 3. āliņģīts. Rezultāti jau ir. Agrāk tādi 2 top populārie mānekļi bija vertikālā blītka un balansieris. Jau vairākus gadus ļoti moderns vārds trendīgi ir ienācis makšķerēt uz vibiem. Dažādi izmēri. Pirmām kārtām viņš skaidās kā tāds zandarta māneklis, bet viņš pastieties ideāli strādā arī mazāk izmēru uz asariem, foreļu dīķos un, protams, arī uz līdakām. Tā kā šis ir ļoti, ļoti interesants un rezultīvs māneklis. Tu ar mormeni šodien kaut ko salasīt var. Rekur šitādi te. Tādi. Bet tāpat jāpaskaraidā pa caurumiem, jāpameklē pa kādam. Kas interesanti, ka nav tā koncentrācija apakšā. Respektīvi noturēt vai kaut kādā veidā tur piesiet, to asari īsti nevar. To pēc eholots labi redz, ka viņš atnāk un pazūd. Atnāk, 1-2 asari un pazūd. Varbūt, ka var mēģināt viņu tur ar motilu baigot daudzumu iebarot, sabarot un piesaistīt, bet to mēs šodien nedaram. Kaut kāda sajūta tāda, ka viņš tādu prātīgu spēli grib ļoti, ļoti lēni. Reizēm ir pretēji, ka tam jūriniekam jādod riktīgi tā frekvence tāda asā ātrā.
tad viņš reaģē. Ar to arī der eksperimentēt. Nu pienāca. Un pa zobiem. Un prom ir. Tagad pamēģināsim viņu satracināt kārtīgi. Sapurināt galvu. Vienu tādu aso. Un nāk pakaļ. Nu. Oj. Šāds. Kā izskatās kilogramīgs asars milžu plaukstā. Nu, smuki. Nu, ko vien maz sacensība? Davai. Rextor Thunderbolts elektriskais. Urbis zaļais. Elektrība pret vīru spēku. Aiziet. Uzmanību, gatavību, starts! Es domāju, var teikt, ka bišķi ātrāk. Bišķiņi ir. Jā. Un arī tik daudz spēks nav jālieto, bet toties vismaz silti tagad. Nu tad izvēlaties, ko vēlaties. Skatieties. Siltumu vai ērtumu. Un ātrumu. Mūsām arī ledus. Nu jā, mūsām ledus. Nu tāda laikapstākļa mums šodien ir. No rīta bija -11, tagad kaut kur -7. Jā, bet pūš vējš. Pūš vējš un kāds 7 metri sekundē. Un sajūts ir uz kādu -15, jo pat es makšķerēju ar cimdiem, jo tā kā rokas salst. Bet jebkurā gadījumā silts apģērbs. Viss ideāli. Kostīmiem cauri nepūš. Sapakojamies un makšķerējam. Ja. Kā tikko nolaidu pirmais uzrāviens. Es domāju, ka zālē kaut kas tā kā mamma klāt. Smuks pasties kā vips rīklē. Uz to pašu vipiņu, kur es arī dabūju. Tad vien tā teorija pa mānekļu spēlēm. Nu, pirmais ir vertikālā blitkiņa. Nolaižat viņu līdz gruntī, paceļat kaut kādus 10-15 cm virs, un tad faktiski tādus īsus asus rāvieniņus. Pauzīte, īsus un asus. Un tad var tādu vieglu šūpājieniņu lēnām celt uz augšu. Ja? Tad tas trīsžuburīts vai ja ķēdīte āķis karēs, viņš smuki kustās un tad parasti seko cope. Tad lēnām var nolaist uz leju. Citreiz arī tanī lēnajā laišanā, nevajag tā vienkārši nosviest to tur. Citreiz lēnajā laišanā arī seko cope. Bet asus rāvieniņš, pauzīte un varbūt maz paraustīšana. Izspēle ar balansieri. Bet nolaižam līdz gruntī, atrodam grunti, paceļam kāds 10-15 cm augšā. Un uzrāviens atkarībā no vertikālās, kur bija ļoti ātrs tāds, šeit ir tāds līganāks. Jo balansieris dara ko? Viņš uzraujot, krītot lejā, viņš veido tādu astotnieku. Un balansierim jāiedod ir lielāka pauzīte, sagaidīt, kamēr viņš nostājās vietā. Līgans uzrāviens, sagaidām viņš aptuveni nostājās, tad var tāpat mazu paraustīšanu celt uz augšu. Tad galvenais līgans uzrāviens un bišķi garāk pauzīt. Nu tā, Edgar. Pirmā diena uz ledus. Šogad jā. Tev, es jau esmu bijis sanācis Kurzemē, atklāties. Ko teiksi? Nu, redz, visi parasti baigi raudās to pirmo ledu un gaida, kad tik tāds ope būs šausmīgi. Tas parasti notiek, ja tas ir decembrī. Bet ir kā janvāra vidus, un zivīm jau ir savs grafiks. Viņas tomēr jau tāds jau saucamais tās ziemas vidus jau ir, un viņas vairs nav tik aktīvas. Bet vienalga cilvēks darba diena vienā vietā ap 100, šeit ap 50 cilvēki. Visi brauc, bauda, varbūt neķer tik daudz,
bet vienalga kapitāli. Ziema būs ledus manā skatījumā diezgan labs, bet, kā jau es teicu, drošības līdzekļi kaut kādi līdzes, verga pārbaudami tīpaši tur, kur tās cilvēku masas ir mazāk, kad jūs ejat uz tādu nezināmu, klusāku ezeriņu, ja? Drošība pirmajā vietā. Un forši ir tas, ka arī Pierīgā verās vaļā ūdeņi. Es domāju, ka drīz būs arī Agenskalna līcis, pie Circle K Un pēc laika prognozes spriežot arī drīz kaut kad arī upes vērsies kaut kad vaļā. Jā. Mums būs Venta, Saka, brauksim, Lielupē. Jā, meklēsim asari. Noteikti aizbrauksim arī uz Pērnavu, kur uz Zandarts mūs gaida. Jā, un Pējupusu. Un Pējupusu ezeru. Tā kā sekojiet līdz kanālam, nospiediet podziņu, abonēt. Ja patīk šis te video, īkšķīti, jā. Un mēs tiekamies nākamajā piedzīvojumā, un jums paši esam jau noslēguši copu, bet gaidām vēl, kad mums izšaus ūdeni. Tā. Kājā.